Labdien, Skorpioni, aprīlī taro prognoze. Skorpioni uz apceri, uz pārdomām, uz iedziļināšanos, uz pagājušo laiku sijāšanu un tāda ļoti, ļoti sievišķīga, maiga, rāma enerģija, kas iespējams liecina par situācijām, kurās jūs atgriežaties pagātnē. Jūs domājat par to, kas ir bijis, par likumsakarībām, kas ir novedis līdz šim. Varbūt jūs apdomājat ceļu uz priekšu, lai nekļūdīties, skatāties mazliet par plecu. Brīnišķīgs laiks, lai nesteigtos. Brīnišķīgs laiks, lai tiešām tiktu pie kādām atbildēm, lai tiktu pie secinājumiem un ļaujiet sev, gluži vienkārši ļaujiet sev būt tajā brīnišķīgajā, ilgstošajā, iespējams apcerē, jau veselu mēnesi. Skatīsimies, vai darbs ļaus jums tādā apcerē būt. Darbā vienkārši tik daudz notikumu, tik daudz darbību, steiga, pārpratumi, pārrakstīšanās, nepareizi nosūtīta informācija. Es domāju, ka tas retrogradēs Merkurs, kas tūlīt 7. aprīlī jau beigsies, tomēr arī noslēgs šo situāciju. Ja? Esiet uzmanīgi ar pateiktajiem vārdiem, esiet uzmanīgi ar pārprastiem izteicieniem, ļoti precīzi formulējiet visu, kas jums darbā ir kārtojams un darāms, un dokumenti. Ar dokumentiem esiet uzmanīgi, pārbaudiet trīskārtīgi sevišķi tiem, kam dokumentu kārtošana ir viņa pamatdarbības veids. Ja? Protams, tādām mazliet humoram, ja jums ir kāds dienestu romāns, tad šis varētu būt kāda greizsirdības kārts, bet, lielākajai daļai droši vien Skorpioni tā saistīsies ar darbu un informāciju. Informācija var iet šķērsām, ja, kas jūs sāpinās, kad jūs saņemsiet kādu apvainojumu, neprofesionalitātei vai neizdarībā, tātad, lai mēs izbēgtu no šādām lietām, esiet uzmanīgs un piesardzīgs. Mīļais Skorpioni, privātā dzīve. Privātā dzīvē daudz uzstājības, savas taisnības aizstāvēšana, sava ego spīdināšana un vēlme novest visas situācijas līdz tādam perfektam galam, tā kā man pašam vēlas. Es nezinu jums, Skorpioni, kā jums klāsies attiecībās, ja, jo tāds maziņš, tāds spīdīgs ego ļoti spēcīgs šeit spīd cauri. Varbūt jūs kaut ko spožu varat piedāvāt savam partnerim, jā, varbūt tā varētu būt lieliska ideja. Šeit ir iekšā intensitāte, šeit ir iekšā seksualitāte, šeit ir iekšā tāds vīrišķīgums, uzstājība, arī sievišķībai piestāv uzstājība, un tad izmantojiet to tādā vislabākajā veidā, jā. Uzdiebiet to labāko uzvalku vai kleitu un tādā prožektoru gaismā pārsteidziet savu partneri par visiem 500%. Tiem, kas pašlaik meklē partnerīti, šī ir ļoti aktīvas darbības kārtas. Šis ir piešķilt, tā kā tagad motocikli ārā sāk rūcināt savu īpašo skaņu, tas ir tā kā iedarbināt savu loci un pilnā jaudā nesties uz priekšu, meklēt, darīt, tikties, pierunāt, ietekmēt, tērējiet daudz enerģijas, jo šeit ir ļoti liela jauda un ļoti liela iespēja satikt kādu. Ja vien jūsu ego neņems absolūtu virsroku pār visiem partneriem. Un padoms. Mēs atgriežamies, man liekas, pilnīgi pie tā pirmās kārtas loga, mēs atgriežamies, gan tikai nevis nakts laikā, bet novakarē, un padoms ir atcerieties par tām lietām, kas jums ir svarīgas. Par vientulību, par palasīšanu, par fotogrāfiju sakārtošanu, un iespējams, ka tāda attēlpas brīži patiešām būs paši svētīgākie šajā diezgan intensīvajā mēnesī, es gribētu teikt, Skorpioni. Uz tikšanos atkal!